Kā jūs zināt, tad ar kino viss ir absolūti labākajā kārtībā. Mums gaida daudz jaunu, svaigu, oriģinālu filmu. Pareizi? Nē, mums gaida daudz jaunu, interesantu remake. Piemēram, mūs gaida filmas Cliffhanger, jeb Kliņšu kāpējs remakes. Protams, pats Silvestrs jau ir nedaudz tā kā pa vecu. Filmu droši vien visi tagad atcerās, bet tagad viņi atradīs kaut kādu jaunāku, nedaudz žiperīgāku cilvēku. Es nezinu, ko viņi darīs ar sižetu. Tur oriģinālā viņi zaga 1000 eiro banknotes, tagad droši vien zags eiro. Vai kaut kādu ķīniešu naudu, jo ķīniešu tirgus ir svarīgs. Jā, bet viss notiek Ķīnā. Bet tik daudz... Tas Chinese Wall. Jā, un kaut kādi Ķīnas populāri Ķīnas aktieri. Channing Tatumu, nevis Ķīnas aktieri. Nē, Ķīnā. Jā, Tatum tā kā mierīgi. Tā mēs domājam, bet vēl nav zināms, tikai es domāju, ka, protams, tā filma noteikti būs agrāk vai vēlāk. Diemžēl, kas mūs gaida vēl, ir filma Stargate remakes, kur atkal mans mīļākais Kurts Rasels nepiedalīsies, un pat ne James Spaders nepiedalīsies, kurš tagad gan jau pēc seriāla Blacklist ir ļoti populārs, un vēl būs Ultrons un tā tālāk. Interesantā ziņa par seriālu filmas Stargate remake ir tas, kad viņu filmēs tas pats Rovans Emeriks. Ja viņš obviously nezinu, ko var dzīvē darīt, jo viss, ko var iznīcināt, ir jau iznīcināts, viņam ir jāiznīcina savas filmogrāfijas labākās filmas no jauna. Kad tik iznīcināt, vai ne? Mums nav nekādu ziņu arī par filmas Point Break remake, izņemot to, ka viņas ir aizbēdzis prom Gerārds Butlers. Tāda bija pēdējā ziņa. Kaut kas tur īsti nesanāca, bet it kā viss... Tas franču aktieris? Gerārds? Gerārds, jā. Gerārds Depardieu varētu paņemt viņa vietā. Tas būtu diezgan lielisks Point Break remakes ar Gerārdu Depardieu galvenajā lomā. Nē, tas jau Life of Pi spin-off. Kāds saka, I buy that for $1, vai ne? Bet es domāju, ka tā filmas izmakna nenotiks. Un labi vien, ka tā. Un noslēdzot šo tirādi par remakiem, ir diezgan laba ziņa par kvazi remake, kvazi turpinājumu, jo ir noslēdzies cikls, un aktieris kādreiz tagad režisors Shanes Blacks ir atgriezies pie Predatora plēsoņas, un viņš režisēs un iespējams rakstīs arī scenāriju jaunākajai filmas daļai, kas būs tā kā turpinājums, tā kā pirmā daļas remakes, tā kā varbūt vēl viena Predatora filma. Kas interesanti, jo Predators jau bija pa pusēji, turpinājums pa pusēji remakes pirmās daļas. Tad šitā būs tā kā vēl rīmīgāk. Skaidrs, ka Shaneam Blackam ir noteikti dedabā atpakaļ Schwarzeneggers. Jā. Kurš tagad jau var. Pēc Terminatora noteikti varēs vēl vairāk, visticamākais, un vēl lētāk. Sirmais. Jā, un vēl viens, tā, kad vēl vienu reizi, pēdējo reizi. Tā, to filmu patiesībā gaidām, tāpēc, ka tas varētu būt kaut kas īstenībā labs. Tāpēc, ka Shane Black, jā. Vajag Schwarzeneggeru atpakaļ. Un atpakaļ šo te aktieri no Arrested Development. Robert Downey Jr. Nē, tu zini Melnādai, no? Carl Weathers. Carl Weathers, jā, bet kas viņš nomira pirmajā daļā? Viņu brālis. Šitā. Jā, šito aktieri. Un tā kā Shanes Blacks vienkārši raksta lielisks dialogus, kā bija Nāvējoša hierācija un Last Boy Scout un tā tālāk. Vai viņi visu filmu dzen jokus un kaut kad arī ponāja Predators. Patiesībā lieliski filmas. Predators arī var kaut ko pajokot. Jā. Ar subtitriem. Un tad viņš noņēma masku, un tas ir?